Dievs vērtē savu tautu svētajos rakstos, tad parasti Dievs savu vērtējumu izsaka arī pēc tā, kā viņa tauta izturās pret bāriņiem, pret tiem mazākajiem, pret tiem, kas paši par sevi tajā brīdī nevar pagādāt. Svešinieki, atraitnes, nabagi un bāriņi ir tā cilvēku kategorija, kas Dievam ir īpaši tuva. Dievs par viņiem iestājās. Un rūpes par bāriņiem var patiešām atvērt cilvēkam lielu Dieva žēlastību, svētību un palīdzību. Jo Dievs tā ir vēlējies, lai cilvēks nāktu pasaulē ģimenē. Un Kristus Jēzus nāca no mūžības, lai mēs nepaliktu bāreņi šai pasaulē, lai darītu mūs par Dieva bērniem. Un tas, ko viņš no mums gaida, ka mēs līdzīgi izturamies cits pret citu. Un īpaši tas tā uzrunā mūs tad, kad mēs domājam tiešām par bāreņiem, nevis pārnestā, bet tiešām nozīmē par bērniem, kuriem nav ģimenes, kuriem nav vecāku, kurus neviens tā īsti negaida. Baznīcas tradīcijā, svēto tradīcijā šī kalpošana ir zināma, tāda apzināta un arī izplatīta, jo mums ir pat svētie baznīcas kalendārā, kuri tā arī saucās par bāreņu barotājiem un uzturētājiem un palīgiem. Un lūk, arī tas mūs aicina viņiem sekot. Mums ir jāgādā par tiem mazākajiem. Uz to aicina svētie raksti, uz to aicina mūsu sirdsapziņa. Un tāpēc arī es aicinu, ka mēs varam pieminēt 1. novembra svētdienā bāriņu svētdienu. Mērķis ir ierosināt domāt par šo problēmu, kas pasaulē ir. Apdomāt, vai varbūt kāds no mums jūt aicinājumu dot mājas kādam bārenim, kādam bērnam, kam nav vecāki, vai arī lūgt par to un parādīt atbalstu ģimenēm, morālu vai praktisku atbalstu ģimenēm, kas ir šos solis spērušas un ir uzņēmuši savā ģimenē kādu, kam ģimenes nav. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un lai Dieva svētība ir par šo svētdienu, kad mēs visi pagodināsim Dievu un lūksimies šī nodomā.